Neraugoties uz ekonomisko lejupslīdi, Zemgalē vēl joprojām ir uzņēmumi, kas spējīgi nevien izdzīvot, bet arī attīstīties. Tā uzņēmums Mises Kūdra šogad sācis ražot substrātus, tādējādi palielinot pievienoto vērtību savai produkcijai, kas gandrīz 100% tiek eksportēta. Kūdrā ir tā, ka Latvijā kūdru neizmanto enerģētikā, teiksim. Ja ņemam lielas kūdras ieguvēju valsts kā Igaunija, Lietuva, Somija, Zviedrija, Īrija, viņas visas ļoti daudz izmanto kūdru enerģētikā, un Latvijā tas netiek darīts, kas, protams, mums samazina biznesa iespējas. Ja? Mums vienīgais pircējs ir eksporta klients. Un mums jākonkurē ar visiem, teiksim, piegādātājiem. Teiksim, Īrija ir konkurētspējīga ar Beļģijā ar mums tikpat kā ar citām valstīm, jo viņi ražo no kūdras enerģētiku, viņi tur var nopelnīt un viņi ražo substrātus. Mums jāizdzīvo no substrātiem, un tas ir nedaudz, teiksim, sarežģīja situāciju. Bet es ceru, ka nākotnē Latvija attīstīs arī biomasas un kūdras izmantošanu, šķeldas izmantošanu enerģētikā, jo tas noteikti dotu vietējiem cilvēkiem darbu. Uzņēmumu, es domāju, Latvijas kūdras nozara var dubultā saražot produkciju un, teiksim, varētu rasties vēl 1500 jaunas darba vietas tikai ar to vien, ja uzceltu 3 nelielas koģenerācijas stacijas. Teiksim, katrā no Latvijas reģioniem būtu viena koģenerācijas stacija, kā to izdarīja Igaunija. Mises Kūdra gadā iegūst gandrīz 60 000 tonu kūdras produkcijas, kur tiek pārstrādāts substrātos vai dažādu lielumu frakcijās. Mēs esam lielākie Baltijā kuģu eksportā, ļoti daudz piegādājumu rūpnīcām Beļģijā, Francijā. Un tagad mēs ceram ieņemt arī stabilu vietu pakotes kūdras realizācijā. Uzņēmumā tiek nodarbināti gandrīz 100 darbinieki, bet vasaras sezonā to skaits palielinās vēl par 40 cilvēkiem. Tomēr kūdras ieguvēji un pārstrādātāji atbalstu uzņēmējiem, par ko tik bieži stāsta augsts valsts amatpersonas, gan nav sajutuši, drīzāk gan otrādi. Teiksim, atbalsts būtu ļoti labs, ja es varētu 10 gadus šo kūdras ieguves rūpniecību paredzēt uz priekšu. Mums kā uzņēmumam neko vairāk nevajag. Ja man valsts pateiks, ka 10 gadus man būs tādi noteikumi, es aizstāvēšu mūsu akcionāriem jebkuru projektu un viss notiksies. Bet, ja 10 gadi uz priekšu nav saredzami un dažreiz pat mēs nezinām, kas notiek nedēļas ietvaros, jo mēs, teiksim, zaudējām licenci Ēnavu purvā Jaunpilī nedēļas laikā, teiksim, valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts meži pārņēma purvu no pašvaldības un uzskata, ka viņiem nav pienākums ar mums turpināt sadarbību. Un tā rezultātā nedēļas laikā mums bija licence uz 20 gadiem, vairs nav licences. Un to ļoti grūti izskaidrot mūsu akcionāriem, un ja viņi vēl to sasiem kopā ar nākamām investīcijām, tad, protams, viņiem jāskatās, vai attīstīt te, vai attīstīt Polijā rūpnīcu. Kūdras ieguve pašreiz notiek 5 Bauskas rajona pagastos, un tas nozīmē, ka darbinieki, kas šeit strādā, lielākoties ir attiecīgās pašvaldības iedzīvotāji. Diemžēl nevienmēr atsaucību jūtam arī no pagasta vadītāju puses. Te tā dalītām jūtām var pateikt par šo jautājumu, kā piemēram mums uzstādīja zīmi svara ierobežojums 10 tonnas Vecaules pagasts. It kā puskilometrs ceļš, esot katastrofālā stāvoklī, un, lai gan ceļa apstākļi, es uzskatu, ir pietiekoši labi, un mēs to ceļu remontējam un uzturam kārtībā bez pašvaldības palīdzības. Pēc tam jūs redzējāt no mūsu kantora uz Iecavas pusi svara ierobežojuma zīmei, joprojām zīme stāv. Es nekādīgi neizprotu, kādai vajadzībai, ceļš ir absolūti braucams. Ko šie ierobežojumi nozīmē jums? Mums viņi nozīmē, ka, lai mēs atvestu šo te cehu kūdru un veiktu pārstrādi, mums jābrauc kaut kā aplinkus ceļi, lieli līkumi ar kravām. Es nedomāju, ka tas arī Latvijas ceļiem ir izdevīgi. Teiksim, 12 km vietā nobraukt 30 km, lai atvestu kravu uz Misu, no Lambārtes purva. Pa Vecsauli runājot, tur praktiski jāslēdz iet. Kamēr tā zīme tur stāvēs, mūsu kravas tur nevar izbraukt cauri.
Der atcerēties, ka iegūms no veiksmīgas uzņēmējdarbības ir arī dabas resursu nodokļu un ceļu nodokļu veidā. Un, ja laukos ir iespējams atrast darbu, tās ir cerības, ka vēl tik drīz kāda ģimene neiegādāsies braukšanas biļeti tikai vienā virzienā.